Nu, labrīt. Esmu galīgi iekšā mežā. Skatos, kas tur ko kā. Daudz saka, ka pa maz izņemts. Varbūt daudziem ir taisnība. Bet pēc tā video īsti nevar saprast. Nu, šis ir liekas, jā. Šis ir liekas. To vajadzēja izņemt ārā, bet ir daudz vietas tāds, kur skatās pēc tā video, ka, nu, ka nevar saprast no tā leņķa. No viena leņķa skaties, it kā tas koks blakus ir, tu viņam piebrauc klāt, un te ir tāda 3 līdz 4 metri šķirba. Šī ir stabila 4 metri, nu 3,5. Nu, tas ir diezgan daudz. Bet tā kopumā es tos ceļus pārbraukšu. Ceļus es pārbraukšu kopumā. Paskatīšos, kas tur ko kā. Nu, tur aiziet tur ceļš tā. Grūti saprast to vidu. Bet, nu, pa lielām viss ir diezgan vienmērīgi izkopts. Ceļā. Protams, ir kaut kādi traumētie koki. Vai saka, atkusums uznāca negaidot, un tā mīza tik mīksta. Šito arī tikai varētu ņemt ārā, bet te atkal blakus tāds kaut kāds tukšums. Skarās kopā minimāli. Labi, to izņems ārā. Viņš tāpat ir traumēts. Un traukšā diezgan skarās. Tur var būt tas viens mazais. Nu jā, būs jāizlaiž cauri. Jāpaskatās, bet jau arī nu tie koki. Tie viņi ir maziņas tās eglis. Viņas jau, principā, tik ļoti nevajag izredzināt. Tāda maz kociņa. Savādāk tad tur vispār nekā nepaliek. Šie visi maziņi. It kā viņi te ir daudz, bet viņi visi maziņi. Viņi vēl jaugi. Nu, tas tāds mans viedoklis. Protams, eksperti un uzņēmumu pārstāvi un visi uzņēmumu pārstāvi, kur saistīti ar šito mežstrādi, tie viedokļi drusku mainās. Tāpat arī operatoriem tie viedokļi mainās. Nu jā, nu te šitas ir to, ko es rādīju no tā leņķa. Šito vajadzētu paņemt ārā. Šito vajadzētu ir palaists karām. Nu, un šeit tā kā varētu, tā kā nevarētu. Nu, šito, jā, pie ceļa jāpaņem ārā. Jā, bet arī šitas prikals par to paņemšanu un nepaņemšanu, cik es ir runājis ar haristiem un tā tālāk. Braucot pāri saviem ceļiem, vienmēr būs ko paņemt ārā. Tā, ka vienmēr. Nu, ot, un tā ir tā dilēma. Tagad jau arī man te baigi, nu, sarunas pa to, pa daudz izņemšanu, nu, pa maz izņemšanu, ka es pa maz izņēmu. Sūdīgi jau ir. Izņēmis pa daudz, un tā ir tā viena mazā kritiskā robeža. Viena mazā kritiskā robeža, kur tu vari sataisīt sūdus. Šai gadījumā labāk ir tā, laikam, kā tagad notiek. Ka es varbūt izņēmu pa maz, un es pārbraucu tos ceļus, kas ir lētāk nekā samaksāt kaut kādu veidu sodu par to, ka tu esi izzadis mežu. Ne? Jā, tas man būtu šajā gadījumā manā skatījumā arī tāds pieņemamākais variants. Nu, jā, šito vajag paņemt ārā. Un šito. Te skatāmāk ir
Tas viss pasaka. Lielās eglis te nekādā gadījumā nedrīkst ņemt ārā. Viņas tur nav daudz. Tas ir pateikts darba uzdevumā. Jā, no otru pa to galvas novietošanu pie ķēdes. Kas ir svarīgs moments, kas jāievēro, lai šitās leņķis ir nedaudz pāri. Ja tu viņu atstāji uz to pusi, tev viņš krīt lejā. Tev viņš jāpārlauž šos 90 grādus nedaudz, un tev viņš nekritīs lejā. Tā kā šajā gadījumā. Vakardien es viņu biju novietojis tā, ka viņš bija šitā te nedaudz, un viss noslīdēja lejā. Sačakarēt viņš neko nevar. Principā tur viss smuku noiet lejā, atdurās, bet, nu, jā, nav īsti pareizi, ka viņš tur kaut ko lēžās lejā, jo nezinu, kaut kādā brīdī kaut kas kaut kur var būt, kaut kas kaut kur var uzspiest un šļauku pušu vai kaut kas tam līdzīgs. Tā. 17 grādi. Ieslēdz ruļu apsildīt, pasildās, galvu uz otru pusi. Gadrīz apgriez, noteikti, ka kāds jautā, nu domā, cik te reizes apgriez galvu. Kaut kādā momentā apgriez, jā, vairākas reizes, gan kailenēs, gan veterinē. Bet tu jau jūt, ka viņi nesāk šancēt, tā kā vajag, viņi tur ļurt, tu redz, ka pajūt to koku. Neiet. Bet viņam tāds prikols, ka tas rotors ir diezgan sūdīgs un tāpēc, nu, viņas plāns mainīt to rotoru, bet tāpēc viņi pagaidām nemainīs, kamēr esi kārtīgi neapgūšu, jo lielāka iespēja pārraut tās šļaukas, kaut kur noraut nosnot, kaut kur vienreiz kaut ko atlaust un tā tālāk. Tos kronšteins augšā, kas ir. Lai tā nenotika, tad mēs pagaidām nemainīsim, bet tik es sapratu, ka viņš jau ir jau iedalīts un tā, un vienkārši jāsumaina, bet, nu jā, būs labi, zin kā jau viss jau pierod, un es nemaz nezinu, kā viņam bija jāstrādā, tā kā man viņš šeit ļoti labi. Es ostā ķēris rotoru, griez kaus, viņš tur pusmetru vēl aiziet, un tad tu var pogu visu laiku tik, un tirīnu visu laiku, tagad tur, lai viņš stāvē tajā pozīcijā, un tad tu var paņemt tos apaļkokus. Un tā. Vēl ir jaunumi. Kād, ka es šito cirsmu pabeigšu, nu man te nekā daudz nav palicis, es atvēršu karti. Un es vakarā braucu uz Frovārderu. Uz Frovārderu braucu uz Frovārderu. Man pa lielam ir tā, reku palicis šitas ceļš. Šitas viens ir un vēl šitās te maziņš tāds. Un tas ir tie esošie ceļi, kurus mēs izmantojam. Un kurš pats stūrīts un vēl pārbraukāt to visu cirsmu. Nu, plus mīnus viss tur jau, kur es pārbraucu, tur jau es zinu, tur es vairs nebraukšu, bet jāizbrauc, jāpaskatās, ir tajā stūrī, kur ir tie 16%, nu tur reāli nebija tie koki, tāpēc tur arī ir tie 16%, bet nu es pārbraukšu vēlreiz, paskatīšos, lai viss čotki ir, lai nav tur kaut kādas, tā teikt, domstarpības un lai visi ir priecīgi par paveikto darbiņu, jo tomēr, zin kā, pirmā cirsma šitā jau paliks atmiņā, plus tā vēl ir otrā kopšana. Un tā kaut kā, jā. Bet te viņi interesanti arī uztaisījuši, ka mēs arī ar izstrādes meistaru runājām drusku tā nepareizi. Jo šeit sanāk, kur ir galvenais ceļš, šitā ir krautuva. Nu, te tie ceļi dzīti, šitā ten, šitā, tad te vēl ir atsari, tad ten ir līdz šajienais atnāk, ten ir vēl viens centrālais, kas iet šitā te, kas nav pareizi. Nu labi, it kā tur izmantot šito pieviešanas ceļu un viņas cipa vest šitā ten, bet te jau varēja uztaisīt tā, kad, un arī reliefs atļauj un viss atļauj, taisns te viss ir.
ka vienkārši varēja dzīt ceļus, taisns, nu, tā kā viss uz krautuvu. Nu, labi, šī tad nevar, tāpēc, ka te ir, nu, ārpus robežu, nu, te nāst uztaisos atzars tā, ka te ir, jā. Bet, principā, jā, nu, tad viss varēja dzīt uz krautuvu. Kaut kā tā. Šeit tā nav izdarīts, kaut kā pa vidi ir kaut kāda atzara. Nē, nu labi, tas arī nezinu, kad ir izstrādāts, vai bija programmas, vai nebija, uz kurām vieglāk strādāt ir, bet, jā, nav īsti tā kā pareizi. Kaut kādi grāvs, visur iet cauri arī. Ieliku viņam atzīmīt. Lai te grāvis iet, un viņš ir jāiztīra pēc vešanas. Nu, viņš visur tā kā iet, vienkārši ieliku. Te ir apskatīties, cik ir izkopts, cipa. Before un after, pirms bija 27, un pēc ir 21. Un thinning grade 21%. Ratio, te zinu, kas tas tāds ir. Kas šeit ir? Šeit ir 22, vajadzīgs ir 18. Nu jā. Vai tas ir bijis jau? Tad tos noskaidrošu. Tāpēc mēs mācāmies. Vai arī viņš parāda pēc tā aprēķina. Viņš jau pats varbūt nekāda informācija nezina. Jā, te kaut kā baigi mainās. Remaining kubikmetrs uz hektāru. Nezinu. Tur jāskatās baigi. Remaining. Pat 123 pietrūkst, bet tas arī nav teikts, ka viņi tur pietrūkst. Telefonam arī var izdarīt šitā te man iemācīja Raims. Par 2 pirkstiem tu vari sagrozīt to karti. Karti var sagrozīt, ka tu var reliefu redzēt, kāds ir. Nu, to var izdarīt Google mapos. Nu, ko aizbraukšu uz šito te zonu. Tur pat 17% ir cik izkopts. Šeit 22, šeit 28, šeit vienkārši vairāk bija piezāks. Un paskatīšos, varbūt tur kaut ko vēl var paņemt, vai nē. Šeit izskatās tā. Šitie tā ir. Tikko tur bija tā robeža, lai tā ir robeža. Ten paņemt vajag ārā. Šitie vajag paņemt ārā kaut ko nedaudz. 2. Var kaut kāda daži maziņie, nu kaut kā šitā tur pabraukās, palasēs nedaudz kaut ko. Jā, tur ir mazais. Jā, arī tikko. Jāredz tā pirmā reize kopjot, retinot mežu. Grūti saprast un baigi baili, nu. Baigi baili, tas ir laikam tas svarīgākais, kad ir baili, ja nesanāk šmutē. Drusku pabraukās te pāri, vismaz, lai ir. Jā, šis ir tā. Šito varēja ņemt ārā. Uzreiz jau. Te arī pēc tās parunāšanās. Tad, kad parunāja, kas ko kā, arī vieglāk. Ja tā informācijas apmaiņa notikusi. Nu, jā, nu, tur jau arī, bet mainās tie uzskati, jā, tā kā es jau te vienreiz jau šajā te minēju jau, kad viens harvesterists kaut ko ņems ārā, otrs neko neņems ārā. Tas tā interesanti. No viedokļi nedaudz mainās. Pa to arī smukumu kā tādu. Mainās tas viss. Bet nu jā, nu, kad tas slidens pasākums, vienkārši šitas kociņš arī, nu, maziņi jau kociņi te apkārt ir, nu, negribas viņiem ārā, nu, ap šito, kas tam lielajiem ir blakus to,
paņemts. Tā kaut kā. No pirmdien būs izstrādes meistars mežā Zviedru. Tad arī būs lielāka skaidrība. Skatīsies, kas tur ko kā. Nu jā, šis te neliekas. Tad izstāstīs, kas tur ir, kas tur nav. Pa daudz vai pa maz es esmu izņēmis. Ne, nu, pārsāģēt jau te gluži, ja pa daudz, ja pa maz izņemts, es domāju, ka neviens neliks baigi. Neviens baigi neliks, bet zin kā visi sādi var radīties kāds garstāvoklis meistaram. To redzēs. Es domāju, piepucēs viss smuki un būs labi. Un teņā vēl arī svarīgi ir, cik viņi daudz vispār izstaigā, nu vai viņi tikai apskatās tur vēl priekšu, vai arī viņi vēl kaut ko, nu tur iet dziļāk un tā tālāk. Tas jau tāds moments baigi svarīgs. Šitos mietas, nu, tievos sīgvaļus viņš dod baigi īsts. Dažreiz trīnieks dod tāds baigi. Nu, reku, šitos taču tāds maziņš, nu viņam te nevajadzēja būt. Izņemtam ārā jau startā jau. Startā jau vajadzēja būt izņemtam ārā. Nu, kaut kādu kociņu ir ņemt ārā, jau paņemās. Tur kaut kas ir pa daudz. Jā, baigi grūti saprast. Arī ņemsim. Zāģē, ko tu zāģē vēl? Tas šitie bērns, tas viens pa daudz. Zāģē, ko tu zāģē vēl? Čupelīt ir. Nedaudz kociņš tik traumēts. Pavisam nedaudz. Apgā. Viena no viņiem. Šeit jau ir lielās iegūtas šajā pusē, šitās nedrīkst ņemt. Katru dienu mācies, tad nāk tā jauna tā arī ideja, un tas pēc tās komunikācijas tad arī, nu, teiksim, tā sākumā, ko man teica, kā ķipa vajag, ir, nu, teica to, kad ķipa, nu, tā, lai galvu brīvi iet cauri, man te visur brīvi iet cauri galvu, nu, kaut arī nu, šitā te arī liekas, ka varbūt to pa biez, bet kur man galva ir atvērta, viņi visu ritīgi brīvi iet cauri un visi forši un feini.
mazos. Tas bija, nu, tāds, ķipa, tā kā tā atslēga, pēc kuras, ķipa, jāskatās. Galva brīvi iet cauri. Tā laikam tas nav. Ten sanāk tā, ka brīvi ar fiskaru ir jāstrādā. Vai varētu brīvi ar fiskaru strādāt, tad ir ķipa labi. Un šai gadījumā. Koki, kur jūs esat? Šeit jau ir labāk. Jā. Šeit jau ir diktam labāk, jā. Viens mazulis. Viens mazulis pie pārējiem mazuļiem. Šis jau arī tāds. Arī tāds maziņš. Mazītiņš. Draudziņš. Ten ir. Tur ir tas mazais. Varēja tur viņu varēja principā, bet te nebija materiāla, tāpēc es viņu pārlaidu pāri. Zviedriem ir jābūt noteiktai kubatūrai uz hektāru ar sausajiem. Viņi kritiski trūkstot. Īstenībā, ķipā. Tā kā esot diezgan maz salīdzinoši. Nu, tas arī sausais. Širādas vienkārši izgāzte, un lai viņš tur guļ kukainīšiem pa prieku. Kukainīšiem pa prieku. Ir ko paņemt, jā. Īstenībā ir ko vēl paņemt. Jā, katru dienu savādāk izskatās tas. Savādāk tas mežs izskatās un savādāk tā vieta. Savādāk tā vieta, kur tu esi, tā katru viņu savādāk izskatās. Te varēja sanākt. Ten sanāca. Paņem šito riktīgi traumētu ārā. Galīgi traumēts. Sausānis. Iekšā sausānis. Jā, tas jau arī, nu, citas to, ko es daru. Labi, ka vismaz brauc skatās kaut ko. Interesējās. Varēja jau vienkārši beigt un, nu, tipat kā gaidīt vienkārši, ko tev tur teiks. Bet labāk jau laicīgi šādas lietas. Protams, var likties to, ka tas varbūt ir diezgan kaitinoši, ka tev jāpārbraukā ir. Šito neņems. Šito. Bet tev beigās
izdara pa lielam labu darbu, nu. Uztais savu darbiņu patīkamāk acī. Zin, kaut kas ir pa daudz. Šito traumēto. Aizspļāvās. Kaut kā tā man te iet. Kaut ko es te firējās. Nu jā, šeit ir reāli brutāli. Brutāli jāpaka ārā. Pagaidām. Karoči jāuzēt pusdienīgs. Pusdienīgās 2 soliņas un proteīna batoniņš sasmērēs, uzpildīsies. Un. Tad vēl izskrieš, jā, tagad nogāju viens citu ceļu. Izskrieš vēl tur dažas vietas, kurām ir aizdoma, ka kaut kas varētu būt palicis. Nu, un tā kaut kā. Un tad šitā cirsma būs pabeigta. Un. Dosies vakarā vizināt uz Frovarderu. Uz Frovarderu dosies vakarā vizināt. Tad arī būs jauns video. Tā kaut kā šodienai laikam, ka viss. Aptuveni jūs redzējāt, kas ko kā. Tas cirsmas vidējais tagad parādījās viss saļš. Pēc kaut ko vēl nedaudz paņēma ārā. Un tā kaut kā, nu tā jau redzēs. Cerams, ka viss būs labi. Turiet īkšķis. Paldies, čau!